Sveiki! Tā saucamā Latvijas sabiedriskā mēdija mājaslapā vakar tika publicēts interesants rakstiņš. Režisoram Alvim Hermanim adresēta atklātā vēstule, kuru parakstījuši nevis konkrēti cilvēki, bet gan gļēvas, žurkas, kas noslēpušās aiz apzīmējuma Latvijas televīzijas raidījuma Kultūra šoks veidotāji. Šāda forma bija plaši izplatīta padomju okupācijas varas gados, kad šīm tagadējām Latvijas televīzijas žurkām līdzīgas personas tieši tāpatās savus danosus, savas atklātās vēstules, savus uzsaukumus un tā tālāk tāpatās slēpa aiz apzīmējumiem grupa tavārišķei, red koļēgija un tam līdzīgi. Tādā ziņā nekas nav mainījies. Un ne tikai tādā vien. Par ko tad ir runa šajā te grupa tavārišķei parakstītajā tekstiņā? Stāsts tā tad ir tāds. Propagandona televīzijas raidījumā Kultūra šoks pirms dažām dienām ir bijis sižets, kurā tā veidotājs, Latvijas sabiedriskais mēdījis, kas pārtiek par Latvijas nodokļu maksātāju naudu, ir paziņojis tā un tā, latviski runājošie bauri un aborigēni, jums ir jārēķinās, ka Latvija ir un paliks divkopienu valsts. Lai kādi tur strunti arī būtu sarakstīti satversmes preambulās un tā tālāk un tā tālāk. Režisors Alvis Hermanis, kurš, kā zināms, ir diezgan ass un ātrs cilvēks, Facebookā ir ierakstījis mazītiņu tekstiņu, kuru nocitēšu pilnībā. Tātad Alvis Hermanis saistībā ar šo te sižetu rakstu. Vakar Ļvivā bija bēres, Bazilēviču ģimenes vairs nav. Palicis tikai tēvs, Krievi nogalināja sievu un 3 meitas. Vakar progresīvais LTV Kultūra šoks bija uztaisījis raidījumu par to, ka nav nekāda sakara starp krievu valodas lietošanu Latvijā un Krievijas impērismu. Mēs joprojām tā arī neesam uzzinājuši, kurā pusē ir Latvijas krievi. Viņi, ar atsevišķiem izņēmumiem, sevi joprojām nav pozicionējuši. Toties mēs zinām, kurā pusē ir Latvijas valsts televīzija. Šis te režisora Hermaņa pēdējais teikums, toties mēs zinām, kurā pusē ir Latvijas valsts televīzija, tad arī bija izsaucis anonīmo raidījuma Kultūra šoks žurku sašutumu. Sašutums ir bijis tik liels, gan ne tik liels, lai žurkas sevi nosauktu vārdā un uzvārdā, bet lai uzstračītu atklāto vēstuli, tā ir bijis pietiekami. Un tātad atklātajā vēstulē pēc būtības ir rakstīts viens. Alvi Hermani aizver muti un izdzēs savu nepareizo viedokli. Vārdi ir nedaudz citi, bet prasība ir tieši tāda. Citēšu atkal precīzi. Alvi Hermaņa kungs, aicinām jūs sagādāt pierādījumus savam apgalvojumam pie ieraksta sociālajos mēdījos, kurā norādāt, ka zināt, kurā pusē Latvijas televīzija, vai arī mēs aicinām izdzēst šo sabiedriskos mēdījus apmelojošo teikumu. Jā, jūs visu sadzirdējāt pilnīgi pareizi. Alvis Hermanis ir pateicis, mēs zinām, kurā pusē ir Latvijas valsts televīzija. Viņš nekādas puses nav nosaucis. Viņš nav minējis to, ka Latvijas televīzijas propagandonu žurkas ir kreisās komunistiskās ideoloģijas pārņemtas. Neko tam līdzīgi viņš nav teicis. Kaut vajadzētu. Viņš ir pateicis tikai, mēs zinām, kurā pusē ir Latvijas valsts televīzija. Taču arī šis teiciens, šis te viedoklis valsts televīzijas žurkām ir šķitis tik nepieņemams un aizvainojošs, proti, ka kāds atļaujas izteikt viedokli, ka viņš zina, kurā pusē ir Latvijas valsts televīzija. Ka viņi pieprasa, aši mums pierādi, kurā pusē tad mēs esam, vai arī izdzēs savu viedokli. Tieši tā viņi raksta, tieši tāda ir viņu prasība.
sagādā pierādījumus, ka tu tiešām zini, kurā pusē ir Latvijas televīzija. Latvijas valsts televīzija, kā raksta Hermans. Par šo te prasību, protams, varētu tikai pasmieties, jo neko vairāk jau tā it kā nebūtu pelnījuši. Žurkas sajutušas deguma smaku un trako. Bet nav tik vienkārši. Šis te konkrētais Latvijas televīzijas propagandonu žurku tekstiņš ir tikai viena no neskaitāmajām izpausmēm, kas liecina, ka ne tikai Latvijas sabiedriskos medijus vien ir pārņēmuši tās pašas, it kā iznīkušās, bet patiesībā ar jaunu spēku atzimstošās, komunistu totalitārās ideoloģijas pārstāvi, kuriem ir tikai viens pareizais viedoklis – viņu un partijas. Un viņi, protams, sevi identificē ar pareizo partiju. Savukārt visi citi viedokļi, kurus kāds atļaujas izteikt, ir aizliedzami un krimināli sodāmi. Gan jau vēl atceraties, piemēram, to, ka Latvijas sabiedriskā radio galvenā redaktore Anita Brauna vērsās valsts policijā Danosu, pieprasot sākt kriminālu procesu par neslavas celšanu pret žurnālistu, kurš bija atļāvies, balstoties uz faktiem par šīs Anitas Braunas darbību, paust viedokli, ka viņa varētu būt Kremļa ietekmes aģenti. Valsts policija šo te Danosu apstrādā vēl joprojām. Man jau pāris reizes ir uzmācies valsts policijas izmeklētājs Austris Šmits, kas ārkārtīgi grib parunāties. Tieši tāpat, kā parunāties savulaik vēlējās viņa priekšteči no KGB un tam līdzīgi. Tieši tāpatās par nepareiziem viedokļiem, par nepareiziem izteikumiem. Šī sērga, komunistiskā totalitārisma sērga, kas vēlas atņemt ikvienam visas personiskās brīvības, atstāt tikai vienu viņējo pareizo viedokli. Tikai viņu idejas, tikai viņu nostādnes. Šī sērga plešas plašumā. Tā neaprobežojas, protams, tikai ar tā saucamo sabiedrisko mēdīju. Vienkārši tur šīs sērgas piekritēju, kuriem ārkārtīgi vēlētos dabūt atpakaļ vecos labos padomju laikus, ir visvairāk. Ne jau velti sabiedriskajā mēdījā tik pieprasīts viesis ir, piemēram, kaismīgais bijušais okupācijas varas kolaborants, kompartijas ideologs Ojārs Skūdra. Šī sērga lien uz visām malām. Kā jūs domājat? Kā citādi Latvijas tiesa būtu pieņēmusi lēmumu, spriedumu, ka asiņains okupācijas varas pakalpiņš, kaismīgais komunists Romualds Vonsovičs, piemēram, nekādā gadījumā nedrīkstot tikt saukts par okupācijas varas kolaborantu, jo tā viņam lūk esot neslavas celšana. Kā citādi Latvijas universitāte varētu rīkot godināšanas pasākumu vēl vienam asiņainam padomju bendem, mācību spēkam Uldim Krastiņam, izbijušajiem asiņainiem padomju tiesnesim, kas ir piespriedis nāves sodus politiskās prāvās. Komunistiskā ideoloģija un tās piekritēji lien atpakaļ pa visām spraugām. Viņi vēlas atņemt jums visas brīvības, pārņemt šo valsti un to iznīcināt. Latvijas televīzijas anonīmās žurkas no raidījuma Kultūra šoks ir tikai mazs gabaliņš no tā. Visu labu!